Kamēr pasaules rallycross automašīnas ceļo uz Argentīnu, tikmēr sezonā ir iestājusies neliela pauze pirms pēdējā posma un kopā ar Sports Racing Technology šodien Piķernieku kompleksajā sporta bāzē aizvadījām treniņus. Šī ir Rallijas Super 2000 automašīna īstenībā ļoti līdzīga manai rallycross Ford Fiestai, tikai mazjaudīgāka. Redzam Petera Solberga uzvārdu stāsts. Tas nozīmē, ka viņš ir pēdējais, kas ar to brauca pasaules rallycross čempionāta Rīgas posma atklāšanā. Braucot šodien atsvaidzināju iemaņas, uzsildīju rokas. Latvijā snieg pirmais sniegs, kā mēs redzam, un bija ļoti izaicinoši laikapstākļi, vietām sauss, vietām slapts, vietām ledus, un tiešām vajadzēja adaptēties, lai ātri varētu pabraukt, kaut gan Argentīnā tāda laikapstākļi nebūs. Es ceru, ka šobrīd es esmu gatavs un varēšu pilnvērtīgi un pēc iespējas labāk aizdīt pēdējo posmu. Visi sniegainie Latvijā sēžam pie televizoriem un sekojiet līdzi pasaules rallycross noslēdzošajiem posmam Argentīnā.